Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 1. nodaļas. Jo es nekaunos Kristus prieka vēsts dēļ, jo tā ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, vispirms jūdam un arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, itin kā ir rakstīts, taisnais dzīvos no ticības. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār ikvienu ļaunumu un netaisnību pie cilvēkiem, kas patiesību netaisnībā uztur, jo Dieva atziņa tiem ir zināma, jo Dievs tiem to ir zināmu darījis, jo viņa neredzamā daba no pasaules radīšanas ar darbiem top nomanīta un ieraudzīta, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievība, tā ka tie nevar aizbildināties. Tāpēc, ka tie Dievu atzīdami to kā Dievu nav godājuši, nedz viņam pateikušies, bet savās domās nelieši tapuši, un viņu neprātīgā sirds ir aptumšota. Teikdamies gudri esam, tie kļuvuši par muļķiem, un ir apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret tēlu, kas līdzīgs nīcīgam cilvēkam, un putniem, un četrkājīgiem lopiem un tārpiem. Tāpēc Dievs tos arī nodevis viņu siržu kārībās uz nešķīstību, savas miesas sagānīt savā starpā. Dieva patiesību tie ir pārvērtuši melos un radītas lietas lielākā godā turējuši un tām vairāk kalpojuši nekā radītājam, kas ir svēts mūžīgi. Āmen. Tāpēc Dievs tos ir nodevis negodīgās kārībās, jo viņu sievietes, kopdzīvi, kas pēc dabas, ir pārvērtušas par tādu, kas ir pret dabu. Tāpat arī dzen vīrieši ir atstājuši sadzīvi ar sievieti, kas pēc dabas, un savā kārībā cits uz citu iekarsušies, un vīrieši ar vīriešiem nekaunībā stājušies, un savas nomaldīšanās pienācīgo algu pie sevis pašiem dabūjuši. Un kā tie nav cienījuši Dievu turēt atziņā, tā Dievs tos ir nodevis pārvērstam prātam, to darīt, kas neklājas. Piepildītus ar visādu netaisnību, netiklību, blēdību, mantaskārību, niknumu, pilnus skaudības, slepkavības, ķildu, viltus, bezkaunības, ļaunuma vēstnešus, lišķus, apmelotājus, Dievam negantus, varas darītājus, lepnus, lielīgus, ļaunuma izmeklētājus, vecākiem nepaklausīgus, neprātīgus, derības pārkāpējus, cietsirdīgus, nesaderīgus, nežēlīgus, kas zinādami Dieva likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, nāvi pelna, nevien paši tādas lietas dara, bet arī labu prātu tur pie tiem, kas tā dara. Lasījums no 1. Samuēla grāmatas 9. un 10. nodaļas. Un vīrs bija no Benjamīna, Kīšs vārdā. Tas bija Abiela dēls, tas Cerora, tas Behorata, tas Afija, tas kāda benjamīnieša dēls. Šis bija varens, stiprs vīrs, un viņam bija dēls, Sauls vārdā, jauns un skaists, un tāda skaista vīra nebija starp Izraēla bērniem, kā viņš, veselu galvas tiesu lielāks nekā visi citi ļaudis. Un Saula tēvam Kīšam ēzeļu mātes bija zudušas, un Kīšs sacīja uz savu dēlu, Saulu: ņem jau kādu no puišiem līdz un celies, ej meklēt ēzeļu mātes. Tad viņš pārstaigāja Efraima kalnus un gāja caur Šališa zemi, un tās neatrada, un tie gāja caur Šālima zemi, un arī tur tās nebija, un tie gāja caur Benjamīna zemi, un tās neatrada. Tad tie nāca uz Cūfa zemi, un Sauls sacīja uz savu puisi, kas pie viņa bija: nāc, iesim atpakaļ, ka mans tēvs par tām ēzeļu mātēm mitēdamies nesāk mūsu pēc bēdāties. Bet šis uz to sacīja: redzi jau, šinī pilsētā ir kāds Dieva vīrs, un vīrs stāv godā, viss, ko viņš runā, tas tiešām notiek. Ejam nu uz turieni, varbūt viņš mums teiks mūsu ceļu, kur mums jāiet. Tad Sauls sacīja uz savu puisi: bet redzi, kad iesim, ko mēs tam vīram nesīsim, jo maizes vairs nav mūsu kulītēs,
un dāvanu mums nav Dieva vīram, ko nest. Kas tad mums ir? Un puisis Saulam atkal atbildēja un sacīja: Redzi, manā rokā ir sudraba seķeļa ceturdaļa, to es došu Dieva vīram, lai viņš mums teic mūsu ceļu. Citkārt tā sacīja Izrēlā, kad kāds gāja Dievu vaicāt: Nāciet, iesim pie redzētāja, jo ko šodien sauc par pravieti, to citkārt sauca par redzētāju. Tad Sauls sacīja uz savu puisi: Tavs vārds ir labs, nāc, iesim, un tie gāja uz pilsētu, kur Dieva vīrs bija. Šiem nu augšā ejot pa pilsētas pakalnu, sastapa meitas, kas iznāca ūdeni smelt, un šie uz tām sacīja: Vai redzētājs šeit? Tās viņiem atbildēja un sacīja: Redzi, šepat viņš ir, steidzieties tad, jo viņš šodien ir nācis pilsētā, tāpēc, ka šodien ļaudīm upuris uz kalna. Kā nāksiet pilsētā, tad jūs viņu atradīsiet, pirms nekā viņš iet uz kalnu ēst, jo ļaudis neēdīs, kamēr viņš nāks, jo viņš svētī upuri, pēc tam ēd aicinātie. Tāpēc ejiet nu, jo šodien jūs tiksit pie viņa. Un tā tie gāja pilsētā, un pilsētā ienākot, redzi, Samuēls tiem izgāja pretī, gribēdams iet uz kalnu. Bet tas kungs Jahve vienu dienu iepriekš, pirms nekā Sauls nāca, Samuēla ausi bija atvēris, sacīdams: Rīt ap šo laiku es pie tevis sūtīšu kādu vīru no Benjamīna zemes. To tev būs svaidīt par valdītāju maniem Izraēla ļaudīm, jo viņš manus ļaudis izpestīs no filistiešu rokas. Jo es esmu uzlūkojis savus ļaudis, tāpēc, ka viņu brēkšana pie manis nākusi. Kad nu Samuēls Saulu redzēja, tad tas kungs Jahve tam atbildēja: Redzi, tas ir vīrs, par ko es tev sacīju, šim būs valdīt pār maniem ļaudīm. Un Sauls piegāja pie Samuēla pašos vārtos un sacīja: Saki man lūdzams, kur šeit ir redzētāja nams? Tad Samuēls Saulam atbildēja un sacīja: Es esmu tas redzētājs, ej manā priekšā uz kalnu un ēdiet šodien ar mani, tad es tevi rīt agri atlaidīšu, un visu, kas tavā sirdī, to es tev sacīšu. Un par ēzeļu mātēm, kas tev aizvakar zudušas, par tām nebēdājies vairs, jo tās ir atrastas, un kam tad būs nu viss Izraēla labums, vai tas nebūs tev un visam tava tēva namam? Tad Sauls atbildēja un sacīja: Vai es neesmu kāds beņamīnietis no vismazākās Izraēla cilts, un mans nams ir mazākais no visiem Benjamīna cilts namiem? Kāpēc tad tu uz mani saki tādu vārdu? Tad Samuēls ņēma Saulu un viņa puisi, un tos ieveda ēdamā istabā, un tos sēdināja visaugstākā vietā pie aicinātiem, to bija pie 30 vīru. Tad Samuēls sacīja uz pavāru: Dod šurp gabalu, ko es tev devu, sacīdams: Paglabā to pie sevis. Tad pavārs atnesa vienu pleci ar visu to, kas klāt bija, un to cēla Saulam priekšā. Un viņš sacīja: Redzi, tev ir priekšā celts, kas bija atlicināts. Ēd, jo tas uz šo nolikto laiku tev ir paglabāts, kad es sacīju: Es ļaudis esmu aicinājis. Tā Sauls ēda ar Samuēlu tai dienā. Un tie nogāja no kalna uz pilsētu, un viņš runāja ar Saulu uz jumta, un tie cēlās agri, un kad gaisma metās, tad Samuēls sacīja Saulam uz jumta sacīdams: Celies, ka es tevi pavadu. Tad Sauls cēlās, un abi, viņš un Samuēls, izgāja ārā, un kad tie līdz pilsētas galam bija nogājuši, tad Samuēls sacīja uz Saulu: Saki puisim, lai viņš mums iet pa priekšu. Tad tas nogāja, bet tu paliec nu stāvot, jo es tev likšu Dieva vārdu dzirdēt. Tad Samuēls ņēma eļas trauciņu un to izlēja uz viņa galvas, un to skūpstīja un sacīja: Vai tas kungs Jahve tevi nav svaidījis par valdnieku pār savu mantojumu? Kad tu šodien no manis aiziesi, tad tu atradīsi 2 vīrus pie Rāheles kapa, pie Benjamīna robežām, celcā. Tie uz tevi sacīs: Ēzeļu mātes ir atrastas, ko tu esi izgājis meklēt, un redzi, tavs tēvs par ēzeļu mātēm ir mitējies un bēdājis jūsu pēc, sacīdams: Ko lai es daru sava dēla pēc? Un no turienes vēl tālāk gājis, tu nāksi pie Tābora ozola.
Tur tevi sastaps 3 vīri, kas uz Bēteli iet pie Dieva. Viens nesīs 3 kazlēnus, un otrs nesīs 3 maizes klaipus, un trešais nesīs trauku ar vīnu. Un tie tevi apsveicinās laipnīgi, un tev dos 2 maizes, tās ņem no viņu rokām. Pēc tam tu nāksi uz Dievu pakalnu, kur filistiešu nometne stāv, un kad tu pilsētā nāksi, tad tu sastapsi kādu praviešu pulku no kalna nākam, un viņu priekšā stīgas un bungas un stabulas un koklis, un tie praviešos. Un tā kunga Jahves gars uz tevi nāks, ka tu līdz ar tiem praviešu vārdus runāsi, un tad tu tapsi pārvērsts par citu vīru. Kad nu šīs zīmes tev notiks, tad dari, kā tava roka māk, jo Dievs ir ar tevi. Bet tev būs noiet manā priekšā uz Gilgalu, un redzi, es nonākšu pie tevis dedzināmos upurjus upurēt un pateicības upurjus upurēt. 7 dienas tev tur būs gaidīt, tiekams es pie tevis nāku un tev saku, kas tev jādara. Un notikās, kad viņš savu muguru grieza no Samuela aiziet, tad Dievs viņam deva citu sirdi, un visas zīmes notika tai pašā dienā. Tiem nu tur pie tā pakalna nākot, redzi, tad praviešu pulks viņu sastapa, un tā kunga Jahves gars nāca pār viņu, un viņš runāja praviešu vārdus viņu starpā. Un visi, kas viņu cikkārt bija pazinuši, kad tie to redzēja ar praviešiem praviešu vārdus runājam, tad tie ļaudis cits uz citu sacīja, kas Kīša dēlam noticis, vai Sauls arī dzen starp praviešiem? Tad kāds vīrs no turienes atbildēja un sacīja, kas tad ir šo tēvs? Tādēļ sakāmais vārds ir cēlies, vai Sauls arī dzen starp praviešiem. Un viņš beidza praviešu vārdus runāt un nāca uz kalnu. Tad Saula tēva brālis sacīja uz viņu un uz viņa puisi, kur bijāt gājuši? Viņš sacīja, ēzeļu mātes meklēt, un kad mēs redzējām, ka nav, tad mēs nācām pie Samuēla. Tad Saula tēva brālis sacīja, saki man jau, ko jums Samuēls ir teicis? Un Sauls sacīja uz savu tēvu brāli, viņš mums patiesi ir sacījis, ēzeļu mātes esam atrastas, bet par ķēniņa godu, par ko Samuēls bija runājis, viņš tam nekā nesacīja. Piecdesmit 55. psalms, lūkšana pret viltus brāļiem. Dāvida mācības dziesma, dziedātāju vadonim, uz kokliem. Griezies, ak, Dievs, pie manas lūkšanas, un nepaslēpies no manām sirds nopūtām. Liec mani vērā un paklausi mani, es esmu pilns nemiera savās raizēs, ka man jānopūšas. Tāpēc, ka ienaidnieks kliedz un ļaunais spaida, jo tie gāž postu uz mani un ienīst mani ar dusmām. Mana sirds mokās manī, un nāves izbailes man uzkritušas. Trīcēšana un drebēšana man uzgājusi, un bailes man uzbrukušas. Es sacīju, kaut man būtu spārni kā balodim, es gribētu skriet, kur varētu palikt. Redzi, es tālu nobēgtu un apmestos tuksnesī. Steigšos es izglābtos no bargas aukas un vētras. Aprītos, kungs, sajauc viņu mēlis, jo es redzu varas darbus un ķildes pilsētā. Dienām naktīm tādas lietas ir pa tās mūriem, un netaisnība un varas darbs ir tās vidū. Posts tur iekšā, pārestība un viltība neatstājas no tās ielām. Jo tas nav ienaidnieks, kas mani apkauno, to es varētu panest. Tas nav mans nīdētājs, kas pret mani lielās, tā priekšā es varētu apslēpties, bet tu esi cilvēks no manas kārtas, mans biedrs un mans draugs. Mēs kopā mīļi sarunājāmies un kopā gājām Dieva namā. Lai nāve tiem uzbrūk, lai tie dzīvi nogrimst ellē, jo blēdības ir viņu mājokļos un viņu vidū. Bet es piesaukšu Dievu, un tas kungs Jahve mani izpestīs. Vakaros un rītos un dienas vidū es nopūtīšos un žēlošos, tad viņš klausīs manu balsi. Viņš uz mieru atpestī manu dvēseli no tiem, kas pret mani karjo,
jo to ir liels pulks pret mani. Stiprais Dievs, kas mūžīgi paliek, mani paklausīs un tos pazemos, jo tie nemaz neatgriežas un Dievu nebīstas, jo tie pieliek savas rokas pie viņa draugiem un sagāna viņa derību. Viņu mute ir glumāka nekā sviests, bet viņu sirdī ir karš. Viņu vārdi ir mīkstāki nekā eļļa, un ir taču pliki zobeni. Met savu nastu uz to kungu Jahvi, tas tevi uzturēs, viņš nemūžam neļaus, ka taisnais šaubās. Bet to ak Dievs tos nometīsi dziļā bedrē, tie asinskārīgie un viltnieki neizdzīvos ne pusmūžu, bet es uz tevi paļaujos.